no 78. dzīvokļa. Šodien, 17. oktobrī, gribam novadot ar liftu. Atvērās. Pēdējās ziņas. Visi gatavs šodienas piedzīvojumiem? Pilnmēnesis sācies. Zero. Royal Studios, jā, te ne viņš ir, jā. Vai. Domāju, ka man brauc pakaļ, jā. Un mēs dosimies pa labi uz veco Krakavu. Tā iela saucās Klemenšīvica 1. Debesīs, redziet, cik daudz stāv un smuki diezgan. Gondis palaimīgs aizvien vēl. Kaut gan vēl neko šodien nav atracis tādu normālu. Savu tuneli uz otru pusīti. Un tad jau cerams, ka mēs tur nokļūsim arī vecajā pilsētā. Parādīšu vēl tunelīti. Jā. Gājējiem atsevišķi, riteņbraucējiem atsevišķi. Varētu būt pirmie normālie gadi Krakovā. Tu pēcpilsētas centram. Priekšā jātnieks uz zirga. Ieslēdzot kameru, vajag daudz figuru, kad ceļam parādījās. Kāda zirgs izskatās no pakaļas. Turistu grupa priekšā. Nu, uz to cietoksni ar tiem baznīcas torņiem daudziem tur es došos. Domāju, kaut kādā mūžīgā uguns te. Iesim skatīties, kādu te precīzi šito sauc. Kas ar karaugu saistīts. Mākslinieks izlicis savas gleznas, jā. Nezinies, ko ir dik. Neko komentēt nemāku. Ej un skatos. Daudz, kas te priecē. Sapulstam ar veco Krakavu. Beidzot ieraudzīju arī karieti. Ļoti skaisti zirgu. Nu, esam laikam te tajā centrālajā laukumā. Kariešu rinda. Valoji te tiek daudz barot. Bet zirgi ar karietēm tur ir pilns rindā. Visi prasa. Zirgu saimnieki un tiek vizina lūdzu kamanās, bet nu īsti neiet. Zirg kāda rinda ir.
1, 2, 3, 4, 5. Tas noskatās 10 tur ir. Te ir melni zirgi. Skati ir iespaidīgi. Sirds gavilē. Bērniņš ar ļauju lapām iet priecīgs. Redz, ko nozīmē skaistā rudenī šeit. Jā. Handballs. Meitenes un zēni pa Krakavas ielām. Žēl, tur otras lietas suvenīrus var sapirkties. Nevar izvēlēties. Kaut ko pa 500 eiro vajadzētu paķert. Pieķīt. Bērni iet uz 150 zloti, dalīt pa 4. Dārgi. Krakavas nozīmītas dažādas. Šaha cienītāju figūras. Koka zirdziņi 29 zloti. Zobeni. Krustiņi. 792 zloti ķēdīt. Ui. 200 eiro. Nu, normālas cenas. Austuri 416. Cik tādas lēlītes Krakavas ķēmiņi 25 eiro, jā. Un zvaniņi 95 eiro. Nē, zloti 95 zloti. 370 zloti. Kaut kādas dzīvnieku ādus. Tomēr jau kaut kādi cilvēki kaut ko pērk un iegādājas, jā. Smaidīgas meitenes. Pīs 5 zloti. Nav daudz, jā. Nu, būsim finišā. Jā. Kopskats uz to visu. Nu, ko guna? Patika? Nu, paskatīties labi, bet pirkt nav vēlēšanās. Ejam ārā no šī iepirkuma stendiem. Izejam ārā un ko mēs redzam? Skaistas baznīcas torņas. Nopirkām šeit vienu. Viņi reklamēti. Skaisti pīrādziņi. Tūdei garšos. It's made based on the east. The east. In Istanbul, they have delicious on the street. Klosters. Ieskats vēl par vienām klostera durvīm.
ir arī tādas iestādes vietas kā klosteri. Ko mēs te redzam priekšā? Lūdzu. Nu, patīk šie skati man, jā. Nu, kas tev šodien te patika, Gunti? Pa lielām viss patika. Sēž tramvaju pieturā, ēd bults un dzer ūdeni. Skatos, kā piestāja tramvajs. Guntis Krakovā mēģina garšot. Es domāju, ka es salds, bet ir šitie sāls vajadzēja ņemt, otrs bija ar magoniem. Ilgāk 8, tagad pareizā virzienā braucam. Sveiciens pēcpusdienā. Jādodās iepirkties Krakovā. Izvēle krita uz veikalu Lidl. Jāiet tajā virzienā vēl kādi puskilometru, un tāpēc reizes kaut kur dziļumā varētu būt. Tāda izskatās Krakova, kas ir mana izvēle šajā brīdī. Vēl pagaidām neesmu visā iebraucis un īsti nezinu, uz kuru pusi skriet. Sekojam. Jā, beidzot, pietiks. Beidzot, es sasniedzu pazīstamu zīmi. Lidl. Varbūt kādu saldeniņu. Nu, liela izvēle priekšā. Uz 3 dienām jāiepērkās. Un tas sapirkās nenormāli. Par 128 zlotiem. Jo tas ir 30 eiro. Sals, desas, kola, makaroni, roranais biezpienis, kaut kāda eļļa, kafija, saldējums, maize. Labu apetīti. Būs ko ēst. Mašīnas man nav. Taksi neņemsim. Nu, varētu paņemt taksi un aizbraukt pa šo ielu. Es dodos uz mājām. Nav 1 kilometrs, pat varbūt vairāk. Arī tāda gadās. Tī! Tik vālīta makaroni. Un iekšā ir kaut kādas Krakovas desiņas. Izmantosim arī šo lielisko olīveļu. Ļoti dārga bija. Pārskatījos un ne to paņēmu. Bet, nu, ko darīsi? Ārās vajadzēs samazināt uz pusīt, uz 5.